Ja tava dienas kārts ir vientuļnieks, tad šodien tu esi sava dzīves ceļojuma filozofa un gaismas nesēja. Šī kārts aicina apstāties, pārdomāt un veltīt laiku sev. Vientuļnieks nav par vientulību, bet gan par apzinātu iekšēju klusumu, kurā tu atrodi atbildes un jaunu virzienu. Padomā, reizēm lielākās gudrības atnāk nevis pūlī, bet tad, kad uzdrošinies pabūt viena ar savām domām. Šodien vientuļnieks aicina nedaudz izslēgt pasauli. Tas nozīmē, ka vari droši atcelt liekos plānus un veltīt laiku sev. Varbūt pāris stundas mierīgai pastaigai, grāmatas lasīšanai vai vienkārši tejas baudīšanai. Mājas dzīvē šī kārts mudina pievērsties detaļām, kuras bieži aizmirstam, vai tā būtu drēbju skapja revīzija vai kāda veca projekta atsākšana. Un ja citi cilvēki šodien no tevis kaut ko gaida, vientuļnieks atgādina. Atbildība par sevi ir svarīgāka par pienākumiem pret citiem. Darba kontekstā vientuļnieks nozīmē, ka šodien vislabāk strādāsi vienatnē vai klusumā. Ja vari, atlicini laiku, lai padziļināti iedziļinātos kādā uzdevumā, jo šī kārts norāda uz nepieciešamību koncentrēties un veikt rūpīgu analīzi. Ja priekšā ir liels lēmums vai svarīgs projekts, vientuļnieks aicina neusticēties pūļa viedoklim, bet meklēt atbildes pašai. Esi droša. Klusumā un koncentrācijā radīsies pareizā stratēģija. Attiecībās šī kārts liecina par nepieciešamību uz mirkli atkāpties un pārdomāt situāciju. Tas nenozīmē problēmas vai atsvešināšanos, drīzāk iespēju izprast savas vajadzības un vēlmes. Ja esi attiecībās, atceries, ka veselīgas attiecības veidojas, ja katrs partneris saglabā savu personisko telpu. Savukārt, ja esi viena, vientuļnieks saka, šis ir īstais laiks fokusēties uz savu izaugsmi. Tikai tu pati zini, ko meklē, un šodien ir lieliska diena, lai to pārdomātu. Šodien vari justies mazliet introspektīvi, un tas ir labi. Vientuļnieks mudina nebaidīties no klusuma, jo tajā ir spēks. Ja tevi kaut kas nomāc, šī kārts liek saprast, ka atbilde jau ir tevī, tikai nepieciešams tai pieslēgties. Pamēģini meditāciju vai vienkārši uzdot sev jautājumu. Ko es patiesībā jūtu? Un tad pacietīgi gaidi atbildi. Tātad, ja tava dienas kārts ir vientuļnieks, šī diena ir par atklāsmēm un pašizziņu. Atceries, tu neesi viena, pat ja šodien izvēlies pabūt ar sevi. Tas ir tavs ceļojums, un vientuļnieks tev rāda, ka pat nelielā klusuma brīdī var atklāties spožākā gaisma. Turi savu laternu, ej soli pa solim un uzticies savam ceļam. Linda bija 30-gadīga sieviete, kas dzīvoja nelielā pilsētiņā. Viņas ikdiena bija piepildīta ar dažādiem pienākumiem – darbs, draugu zvani, ģimenes apciemojumi, un šķita, ka viņas laiks vienmēr bija sadalīts starp citiem cilvēkiem. Šorīt, pēc rīta kafijas pagatavošanas, Linda izvilka dienas kārti. Vientuļnieks. Uz tās bija redzams kluss tēls ar lukturi rokās, kas gāja pa savu ceļu, meklējot iekšējo gaismu. Laikam būs diena, kad jāpavada laiks pašai ar sevi. Linda nodomāja, kaut arī viņas dienas plānos tas neparādījās. Diena sākās ierasti, bet pēc pusdienā, pēc tam, kad viņa bija atgriezusies no veikala un pabeigusi ikdienas darbus, viņa sajūta savādu tukšumu. Draudzene bija uzaicinājusi viņu uz nelielām vakariņām, bet Linda pēkšņi saprata, ka viņai šodien trūkst vēlmes būt sabiedrībā. Tā vietā viņa nolēma atlikt visu, lai paliktu mājās, kaut arī sākumā jūta nelielu vainas sajūtu par atteikšanos no plāniem. Lindas dzīvoklis pēc pusdienā bija kluss, un viņa nolēma darīt kaut ko sen atliktu – pārskatīt vecās dienas grāmatas, kuras viņa bija rakstījusi pirms vairākiem gadiem. Sākot lasīt, viņa jutās pārsteigta, cik daudz emociju un domu viņa bija izteikusi uz papīra. Vecie ieraksti atgādināja viņai par pagātnes mērķiem, pārdomām un izvēlēm, kuras bija veidojušas viņas šodienas dzīvi. Viņa arī saprata, ka pēdējā laikā bieži ir koncentrējusies uz citu cilvēku vajadzībām un mazāk pievērsusies savai iekšējai pasaulē. Lasot vienu no dienas grāmatas ierakstiem, Linda pie sevis pasmaidīja. Es toreiz tik ļoti ticēju sev. Laiks atgriezt šo sajūtu. Vakarā Linda izslēdza telefonu un izgāja nelielā pastaigā pa pilsētas klusajām ielām. Gaisma no laternām šķita rāma, un viņa jut, kā domas kļūst skaidrākas. Šī pastaiga bija ne tikai fiziska kustība, bet arī iespēja sakārtot savu prātu. Kad viņa atgriezās mājās, Linda saprata, ka vientuļnieka kārts šodien bija sniegusi viņai kaut ko ļoti vērtīgu. Iespēju pabūt klusumā un atcerēties,
kas viņi ir bez ārējo pienākumu un sociālo lomu spiediena. Tā nebija vientulība, bet gan laiks sev. Reizēm ir jāpaiet soli atpakaļ, lai sajustu, kur vēlies doties. Viņa pie sevis nodomāja, ieslēdzot maigu gaismu savā viesistabā un paņemot rokās grāmatu, kuru sen bija vēlējusies sākt lasīt. Šī diena nebija par pienākumiem, bet gan par mieru un dziļāku savas būtības apzināšanos.